Labvakar! Jūs skatāties internet televīzijas kanālu Nedēļa @ un šajā raidījumā Nedēļa @ startups pie mums viesosies cilvēki, kur izveidojuši interesantu rīku, ar kuru palīdzību skaitļus pārvērst skaistās bildēs. Labvakar! Iepazīstiniet lūdzu ar sevi. Es esmu Alise. Es esmu Raimonds. Jūs esat kompānija Infogram. Mēs pārstāvam Infogramu, jā. Varbūt stāties priekšā, kas jūs esat šajā kompānijā? Es esmu viens no Infogram līdzdibinātājiem. Līdz ar to esmu kopš pirmās dienas šajā pasākumā. Es esmu viena no Infogram komandas un es nodarbojos ar grafisko dizainu. Tad radošais cilvēks, radošais ideja ģenerātors. Mūsu uzņēmums radoši. Varbūt tev var pastāstīt, ar ko Raimonds tu konkrēti nodarbojas. Tu esi līdzdibinātājs, tas ir ļoti svarīgs moments, bet kas ir tavs sirds darbs šajā projektā? Es esmu Infogram pirmais programmētājs. Līdz ar to... Jums ir ranki, ja? Nē, pirmais vēsturiski. Ne pēc status. Skaidrs. Līdz ar to sākotnējais Infograms ir tīri no tehniskā viedokļa bijis uz maniem pleciem. Cik cilvēki nodibināja kompāniju? Sākotnēji mēs bijām 2, un Alise mums pievienojās pirmajā dienā, kad mēs oficiāli eksistējām kā Infogram. Un tad arī pirmajā brīdī Infogram jau pastāvēja teorijā vēl kaut kādu laiku pirms juridiskās daļas, bet Alise ir kopš tās dienas, kad mēs arī sākām pilnslodzes paši strādāt Infogramā. Tas bija jūs tā kā pirmsākums, ar ko jūs sākāt? Sākām mēs ar dažādām spēlēm, kas mūs noveda Tas bija pirms Infogram? Jā, Infogram kā tāds radās izmēģinājuma rezultātā. Šis nebija, teiksim, uzreiz jums nebija tā ideja, ka tieši šis te infografikas, jā, bet bija vēl kaut kas, ko jūs pirms tam darījāt? Ideja bija, bet ideja pirms pārveidojās laika gaitā. Kas tieši atnes to ideju? No kurienes viņa radās? Ideja ir apvienojums no Ulda, kas ir otrs līdzdibinātājs, intereses par datu vizualizāciju, mans aizraušanās ar vektoru programmēšanu, varētu tā teikt. Un strādāšanu mediju jomā. Jā, un gan Ulds, gan es gadiem ilgi bijām pa vidu starp žurnālistikas pasauli un tehnoloģiju pasauli. Kurā brīdī, Alise, tu piebiedrojies? Kā minēju iepriekš, kopš pirmās dienas, kad ideja un 2 kolēģi sāka saukties par Infogramu un sauca palīgā vēl cilvēkus. Un es biju pirmais cilvēks. Un bijušais kursbiedrs Uldis mani uzrunāja un noreklamēja ideju un izstāstīja to tā, ka nevarēja atteikties. Iepriekšējā pieredze bija saistīta ar mēdījiem, ar līdzīgu nozari? Negluži. Bija viens brīdis, kad bija reklāma, tad bija kā drukas industrija un grafiskas dizains, tad bija freelance periods, tad Latvijas kultūras dažādas institūcijas un paralēli interesi par datu vizualizāciju. Kas ir bijis pa pamatu? Jūs sanācāt kopā kā cilvēki, jūs vienoja kopēja ideja. Tad konkrēti šī projekta, informatīvās grafikas projektam bija nepieciešami kādi rīki, lai to var realizēt. Tad cilvēki, cik saprotu, programmēšanas sadaļa, vizuālā sadaļa, kas vēl bija nepieciešams? Finanses piesaistīt ideja uzstādījums, ar ko mūsu rīks būtu citādāks nekā kaut kas, kas jau ir radīts. Bet tad ir līdzīgi produkti tirgu? Kaut vai Excelis, kur mēs veidojam pīrāgu diagrammas. Tas ir pirmais, ko var iedomāties, ir kaut kas tāds. Un tad mūsu princips ir, mēs gribam to izdarīt vienkāršāk, skaistāk. Un tad mēs apvienojam visas zināšanas, kas mums ir, lai šo mērķi panāktu. Bet principā tas jau gan arī ir tas vecais labais Excelis, tikai daudz vienkāršots un vizualizēts daudz patīkamāk. Pirmkārt, vecais labais. Otrkārt, ne viss, kas ir, pieņemsim, Excelī, mums ir vairāk formātu un
Tas nav tikai diagramma, tā ir ļoti vienkārša datu vizualizācijas publicēšana, kā ar vienu klikšķi to var pārraidīt pa vairākiem kanāliem internetā. Tā nav tikai diagramma, tas ir teksta objekts, attēls un kopīgs stāsts, kas ir ar dažiem elementiem vizualizēts. Un plus vēl mūsdienās ļoti aktuālā pozīcija socializēšanās rīks. Jā, un Excelī screenshotot ielikt, tas nav tas pats. Un, protams, interaktivitāte un profesionālais izskats, ka tas viss izskatās, ka to būtu radījis speciāli dizaineris, bet īstenībā to ir izdarījis pats lietotājs dažu minūšu laikā, un tas izskatās pārliecinoši profesionāli. Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai no pašas idejas līdz brīdim, kad jūs prezentējāt jau reālu produktu? Tas nāca, ka 2011. gada vasarā viss aizsākās. Mēs ar Uldu satikāmies kaut kādā kafejnīcā un izdomājām, taisīsim globālu uzņēmumu. Miljonus grozījumus. Jā, protams, iekarosim pasauli. Datu vizualizācijas industriju. Tad pa vakariem līdz pagājušā gada februārim tika izgatavota pirmā versija, kur arī tika palaista lietošanā. Nepilns gads, jā. Mazāk, kaut kas ap pusgadu, bet tas ir pusgads ārpus darba laika pasākums. Jūs paralēli strādājat? Jā, protams. Mēs strādājām normālu darbu, lai varētu izdzīvot. Protams, sākotnēji mēs dzīvojām arī tā, ka pašam neeksistējošajam infogramam sāka veidoties kaut kāds budžets no freelance pasākumiem, kas veidoja iespējas apmeklēt konferences un pičot infogramu. Un sanāca, ka pienākumu sadalījums bija ļoti, manā skatījumā, jautrs. Protams, es sēdēju mājās, programmēju, Ulds braukāja pa konferencēm, un katrā nākamajā konferencē Uldim gāja labāk. Līdz gāja pietiekami labi, lai infograms varētu arī pārtapt nākamā kvalitātē. Un plus vēl sanāca, ka paralēli mēs kaut ko darām freelanciski, lai būtu jebkāda resursa. Mums vajag arī taisīt savu vīzijas sastāvdaļu, tā, lai mums rastos kaut kas līdzīgs produktam. Cik daudz cilvēku patreiz ir iesaistīti, lai šāds produkts spētu dzīvot? Full-tēmā ir 6 cilvēki. Un mēs augam tā, ka es ilgi domāju, cik mēs beigās esam. Šobrīd mūsu skaitu ir grūti noteikt, jo ir daudz cilvēki, kuri ir iesaistīti daļēji, un cilvēki, kurus vēl vajag iesaistīt. Bet pamatā jūsu komanda ir 6 cilvēki. 6 cilvēki ir mūsu pamatsastāvs. Teiksim, ja runā no komerciālās puses, jūs paši saviem spēkiem pilnībā šo projektu realizējāt? Netika iesaistīts neviens investors? Tika iesaistīti investori. Kurā brīdī? Tajā brīdī, kad mēs aizgājām no pamatdarba vietas. Jo uzreiz palaist produktu, lai tas no pirmās dienas nestu ienākumus, var, bet sarežģīti. Kur jūs viņu atradāt tepat vai konferencēs? Konferencēs. Tas bija viens no konferenču apmeklēšanas iemesliem. Mēs iesaistījāmies startup akcelerātorā HackForward, kas ļāva mums augt. Šīs investīcijas, šis investors uzskata par teiksim, izdevušām? Es diezgan pārliecināšu teikt, ka jā. Tad jūs esat veiksmīgs startups. Jā. Kas skaitās šis te informācijas attēlošana, grafiku veidā? Kas zem tā viss ir apakšā? Tas ir tas, ko es nosaucu, vai tas ir vēl kaut kas apakšā? Jūs varat izstāstīt, kas ir infograms, tad jūs saprast, ko jūs uzdevāt man. Jā, kas tad ir infograms? Infograms ir web rīks, ar kuru palīdzību var izveidot infografikus. To lieto ap 500,000 lietotāju infogramu pastāvēšanas laikā, kopš ir izveidot ap 1 miljons infografiku. Un, man liekas, panākumi slēpjas tajā, ka infograms ir ļoti vienkāršs rīks, ka katrs lietotājs bez īpašām dizaina vai programmēšanas iemaņām ar dažiem klikšķiem spēja noformēt, vizualizēt savu informāciju. Kas ir šie cilvēki, kompānijas? Vai tie cilvēki atsevišķi individuāli, vai tās ir kompānijas, kas izmanto šādu rīku? Pirmkārt, tie ir cilvēki, kuri rada saturu,
kuriem šis saturs ir jātēlo skaisti un ātri. Un šie cilvēki ir mēdīju pārstāvji, žurnālisti, blogeri, izglītības darbinieki, studenti, skolēni, arī mārketinga, PR cilvēki. Jebkurš, kuram ir informācija, kas ir jātēlo. Tie ir cilvēki, kur pērk pakalpojumu vai kompānijas arī atsūta? Ir arī kompānijas, ir mēdīji. Ar ko atšķirās publiskā pieejamā pakete no profesionālās, no pro paketes? Publiski pieejamajā paketē viss, ko lietotāji izveido, ir publiski pieejams internetā. Infografiku saturu var redzēt jebkurš, kurš atrod konkrēto saiti, kamēr pro versijā to var aizsargāt ar paroli un publiskot tikai personīgajām vajadzībām. Plus profesionālajā versijā ir iespējams lejupielādēt izveidoto saturu kā statiskus attēlus, kas ļoti daudziem ir vajadzīgs. Pro versija tad ir tas privātuma nodrošināšana, lejuplādes iespēja un dažas tēmas, kas citiem nav pieejamas. Kā jūs organizējat mārketingu kā kompānija? Tas vienmēr man interesēs visām, teiksim, internetu vidē, kuri nodarbojas uzņēmumu, kā viņi sevi reklamē? Man liekas, līdz šim tipiski startupiem tā ir mēdīju uzmanība. Tā ir industrijas atziņa, tā ir industrijas blogi. Principā uzņēmums ir reģistrēts Latvijā, Latvijas saknes, ārpusē nekas nav, ja? Ārpusē lielākā daļa mūsu lietotāju, ārpusē ir cilvēki, kas lieto Infogrammu, ārpusē ir tie 500,000. Un cik no tiem ir Latvijā un cik no tiem ir Latvijā ārpusē? ir ļoti neliela daļa. Latvija 11. vai 30. vietā. 50% ir starp lietotāju valstīm, bet 20% noteikti nav. Un kur ir lielākie? ASV. Nākošā? Francijā mēs esam diezgan aktīvi. Lielbritānijā otrā. Kā dalās komerciālā pro pakete, kur vairāk izmanto? Kurās valstīs? Pirmās pasaules valstīs prognozējam. Jā, gribēju atdzirdēt no jums. Valstis, kur cilvēki par online pakalpojumiem ir vairāk pieraduši maksāt. Gan arī turīguma līmenis, bet vietās, kur dominē pirātisms, nedominē nekas, kas ir maksas. Kāda ir jūsu pieredze ar konferencēm? Kuras bija tās, caur kurām jūs izgājāt un kuras jūs uzskatiet par veiksmīgām vai mazāk veiksmīgām? Kāda ir pieredze šajā jomā? Jā, mēs apmeklējam, man liekas, lielākos, nozīmīgākos tehnoloģiju notikumus pārsvarā Eiropā, jo tie ir tuvāk. Kur tie ir? Arī mums Amsterdamā, The Next Web, Slosh, Somijā, Hyberlin, Vācijā, Berlīnē. Un man liekas, es saucu tos, kas mums ir iedevuši kādas balvas. Tas nozīmē, ka tie laikam tie nozīmīgākie arī ir. No vieniem mums ir labākā startupa balva, no San Francisco ir labākā inovatora, datu vizualizācijas jomas startupa balva. Nopietni. Un tās ir naudas balvas vai diplomi, kausi, kas tie ir? Tas ir dažādi. Tas ir organiskā stikla balvas, kuras mēs krājam uz plaukta. Ir arī koferis ar naudu, ir ceļojumi. Vai jūs joprojām turpināt piedalīties un turpināt aktīvi šādā veidā reklamēties? Tagad, man liekas, šī konferenču apmeklēšana vairs nav tik ļoti kā pastāstīt par sevi vai informēt par sevi. Tas ir drīzāk uzturēt kontaktus, sarunāties. Kā jūs atrodat šis te cilvēks? Man liekas, tā nozare un informācijas lauks nav tik liels. Ja apmeklē dažas konferences, ja zina cilvēkus, ja ir bijuši raksti galvenajos tehnoloģiju mēdījos, tad ar to, man liekas, tas lauks ir arī izsmelts un tur tas ir zināms. Kā tā sadarbība ar jūsu investoru, viņi joprojām turpinās? Jā, vienā vārdā, jā. Kādas kontakti, padomi? Kā jūs redzat sevi? Uz kur pusi jūs augsiet? To pieticīgi, mēs varētu būt datu vizualizācijas līderi, mēs varētu nopirkt Excel, Adobe. Un būt vienīgais rīks, ko cilvēki lieto informācijas attēlošanai. Vai Infogramms ir uzskatāms kā peļņu nesošs uzņēmums? Ir tā, ka mēs pavasarī vai vasaras sākumā tikai palaidām Infogrammu maksas versiju, un pirmā mēneša laikā mēs sasniedzām to zīmīgo līmeni, kad ieņēmumi pārsniedz izdevumus. Cik ātri tas bija? Nepilnu mēnešu laikā.
Nu, iespaidīgi. Kas man būtu jādara, lai es uzbūvētu kādu čārtiņu, piemēram? Un sākumā vajadzētu ielogoties vai reģistrēties. Lai kaut ko veidot, vajadzētu nospiest pogu create. Labi. Šīs ir tā kā infografiku stils vai krāsu schēmas un foni. Bet tas ir tikai izskats, ja? Tad Jā, tas ir vēl bez satura. es varu ņemt jebkuru un Jā. jebkuru saturu likt iekšā. Labajā pusē ir Šeit. elementi, no kuriem var veidot infografiku. Tie Kas ir ir šis? čārti. Čārts. karte, teksta objekti. Ah. Un tad viņš lejā Lejā pievienojas. būs pievienojusies karte. Tad var uzspiest uz čārtiem un apskatīties. Tur ir vairāk kā 30 datu formātu. Jā, uz viņiem uzklikšana daļai no viņiem ir varianti. Tie skaitļi iekavās starp tiem, lai izveidotu čārtu jāspiež vai jā, šādā veidā. Ar dubultklikšķi Jā, var dubult. rediģēt datus. Un tad var uploadot pat esošu. Jā. Jā, var augšup No pārlikt. kādiem formātiem ir iespējams to izdarīt? XLS, CSV Excel. un jaunais Excel formāts. Elementus var mainīt vietām, vienkārši viņus pārvelkot. Tas ir visu to lielo. Klikšķinot un bīdot. Nu, jā. Video. Tekstu es vienkārši Tur jebkuru ir tekstu lieku kaut tekstam priekšā. ir daži formāti. Pieņemsim countdowns, tā Jā. imeri var uzlikt. Visiem čārtiem un arī teksta elementiem ir kaut kādi sākotnējie dati, kas ir ielādēti iekšā, lai būtu skaidrs, kā to lietot. Jūs tagad, kad tā, jums atpakaļ informācija no tā, ko cilvēki dara, nāk? Jūs varat apkopot kaut kādu savu Jā, mēs statistiku? reiz dienā tā kā featurojam infografikas, lai cilvēki redz, ko var radīt. Tas ir interesantākais saturs, ko mēs Kur var to redzēt? atrādam. Tas var ierakstīt infogrammu Sleepsuite featured. Vai jūs paši to izvelkat, to interesantu ārā? Jā, mēs skatāmies, kas lietots, kas ir radīts pēdējās dienas laikā, un tad interesantāko arī publicējam sociālajos tīklos. Bet tad uzreiz man interesē, cik tad dienā tāds grafiks uzbūvē? Vairāk Diennaktī. tūkstoši dienā ir. Vairāk tūkstoši. Jā. Jūs tīri vizuāli novērtējat, kā jūs atlasat to interesanto? Nu, tie atlasi ir pēc, infografikas saturam jābūt tā kā angliski, un tā kā internacionālā valodā, tad ir pēc datu formātu daudzveidības, pēc satura, protams, ja tas ir interesants, saistoši. Bet pietiekoši daudz informācijas ieiet cauri. Kurš to dara jums? Visi, kas ieraug, jā, visiem ir poga feature, ja atbilst kritērijiem patīk, un ja es aizkavējos un palasīju pie tā, kas tur ir un atklājas jau kaut ko jaunu, tad tas būtu jāzina arī citiem. Jūs kaut kā atlasat to tieši uz ko cilvēki fokusējās, kaut kā vairāk, ko liek kāda informācija? Vispopulārāk infografikas, tieši no skatījuma viedokļa ir sports. Bet ir arī gadījumi, kad tiešām tā lepojamies ar izveidotiem infografikiem, piemēram, pirmās demokrātiskās vēlēšanas Pakistānā tika vizualizētas ar infogrammu. Tik daudz iespējas. Tas tā iepriekš likās, kas tur nieks, tur tāds Excel tabulas, labi, kaut ko tur saliec, bet principā jūs esat uzspieduši uz to, kad atraduši to faktiski savienojošo stīgu, kas šo te informāciju padara pieejamu sociālā telpā. Tā ir viena daļa, un otrā daļa ir tas, ka tā ir nevis plika tabula, bet tā ir parasta tabula kopā ar stāstu. Līdz ar to tieši arī visādi teksta elementi, kas nāk klāt bildes, tas padara to vieglāk uztveram un saprotam. Tabula ir garlaicīga savā būtībā. Jā, bet lai nonāktu līdz tabulai, ir izpēte, ir informācijas ievākšana, ir stāsts, ir cilvēkam tas rūp, un to visu saliekot kopā, tur iztrūkstot kādam no šiem elementiem, tas vairs nav interesanti. Tas vairs neatbilst infografikam vai datu vizualizācijas principam. Jums ir konkurenti, kas ir sekojuši jūs pēdās un kaut ko līdzīgu veido? Mēs neesam pirmie, kas nodarbojas datu vizualizācijas jomā. Tas laikam nav noslēpums. Bet man liekas, mums ir sanācis izveidot pietiekami vienkāršu viegli lietojamu, skaistu rīku. Pēc, man liekas, tajā mums nav konkurenti. Katrā kontinentā ir kāds, kas nodarbojas ar datu vizualizāciju, bet
līdz šim es neesmu iemācījusies nevienu no šiem rīkiem lietot. Tur ļoti bieži trūkst vai datu pievienošanas funkcija, ir skaistas bildes un ir vienkārši šeipi, kas izstāsta pēc čārtiem, ir grūti lietojami, vai ir pārāk daudz funkcionalitātes, vai tas rezultāts neizskatās tik profesionāls, jo pašam lietotājiem ir iedot pārāk liela rīcības izvēle un brīvība. Jā, pa daudz opcijas arī tās traucē. Ja ir ļoti nopietnas rīks, tad viņas ļoti padara grūti pielietojumu šo te. Tā teorētiski izmantojot kādu Adobe Illustratoru, iespējams uztaisīt brīnišķīgi skaistas infografikas, bet ne, ja es viņas taisīšu. Jūs varat pačukstēt kaut ko jaunu, interesantu, tuvākā laikā plānojat pievienot vai pie kaut kā strādājat tieši infogramā? Mums interesē paplašināt datu formātu, klāstu, iespēju strādāt ar lielu apjomu datiem. Bet, mums nesen esam izveidojuši tā kā Excel pluginu, un tad mēs skatāmies arī kaut kā integrēties citām platformām un pētīt, ar ko infograms vēl varētu integrēties. Un tad paplašināt formātu, paplašināt funkcionalitāti. Kā jūs redzat jūsu lietotāju pieaugumu tuvākā laikā? Tagad ir 500 000. Kā jūs redzat, teiksim, pēc mēneša, pēc gada? Es teiktu, pēc gada vismaz 5-kārši droši vien būtu minimums, bet būtiski ir arī tas, lai lietotāji radītu vairāk satura, kvalitatīvāku saturu. Viens vērtīgs lietotājs ir 10 prastu lietotāju vērts. Tieši mūsu konkrētajā gadījumā ir būtiski arī satura izplatības lieta. Ja infogramā radīts infografiks nonāk interneta resursā, kur to izlasa, redz kaut kāds 500 000 cilvēku, tas no atpazīstamības viedokļa ir ļoti iespaidīgi. Reizēm ir arī tā, ka populārais saturs neobligāti ir vērtīgākais saturs, jo ielikt milzīgā Ķīnas ziņu portālā vienu čārtu par vakardienas futbola spēli, tas būs līdz debesīm aizies apmeklējums. Ķīna ir jūsu klientu skaitā? Visas valstis ir mūsu klientu skaitā, kurās ir internets. Es redzu, ka gadu laikā mums varētu lietot visi lielākie mēdīji, sākot no Latvijas visiem, beidzot ar BBC, kas nemaz nav tik tālu no patiesības, jo ir daudz lielie mēdīji, kas lieto infogramu. Novēlu jums, lai tā arī piepildās šie te plāni. Un varbūt uz nobeidzot mūsu sarunu, varbūt kādu novēlējumu variet pateikt mūsu skatītājiem, pie kā būtu jāpiedomā, lai šādi sāktu savu ceļu no algot darbinieka līdz idejas realizācijai. Manuprāt, svarīgākais tiešām, lai varētu iet uz sasniegumu, ir vajag ideju, vajag uzdrīkstēšanos un vajag pareizes cilvēks, lai šo ideju varētu realizēt. Man liekas, arī varētu piekrist, un ka ideja un plānam ir jābūt līdzvērtīgam pasaules iekarošanai. Ir jāskatās labākie paraugi un jāizvirza ambīcijas un sevi profesionāli jāuztur tādā līmenī, kas atbilst šīm ambīcijām un nezemināt šo latiņu. Jā, bet tiešām domāt ambiciozi no pirmās dienas ir viena no būtiskākajām lietām. Nedomāt, sākumā es mēģināšu iekarot savu Torņakalna kvartālu. Tu tālāk par Torņakalna kvartālu arī visticamākais netiksi. Jāsāk uzreiz pasauli. Liels paldies, kad atnācāt pie mums ciemos. Novēlu vislabāko gan infogramām, gan jums personīgi. Pateicos vēlreiz, kad atnācāt ciemos. Vislabāk.